Rokdarbniece Austra Linda bija parasta fabrikas strādniece Amerikas Savienotajās valstīs, kura visus garos trimdes gadus neaizmirsa ne savu dzimto Ziemeļvidzemi, ne Latviju. Unikālā kolekcija, kurā ir 120 latviešu tauttarpos ģērbtas lelles, ir viņas 15 gadu darbs. Viņa pirms tam bija taisījis tā kā altāra divirzienu izvilkums un baltos darbus, altāra segas, un cilvēkiem bija palīdzējis tautas tērps taisīt pa daļām. Un viņš šausmīgi nožēloja, ka viņi Latvijā nedabūja iet uz Kautsmindes to semināru, jo viņi uzskatīja to, ka tas mājturības seminārs, ka tas būtu bijis burvīgi un vienreizēji, bet tā kā viņa bija spiest visu pašmācības ceļā iemācīties. Kā jūs atceraties, es pieļauju, ka jūs kā maza meitene vai lielāka meitene atceraties, kā tas viss notika, kad mājās mamma strādāja? Mamma strādāja fabrikā, un tikai viņi varēja rokdarbus nodarboties pa nedēļas nogalēm un kādreiz arī vakaros, ka vienkārši atnāca mājās. Bet viņa bija tāds cilvēks, kas nevarēja nosēdēt mierā. Viņai vienmēr rokām bija kaut kas jādara, un viņai vienkārši tās lietas patika. Viņai nepatīk tik daudz šūt, kleitas vai tādas lietas, bet tāda rokdarba viņai ļoti patīk. Mēs bijām visi ģimene tādi latviešu aktīvisti. Mēs cīnījāmies, bet mēs vairāk politiskā spektrā. Un mamma atkal savā klusā veidā darīja savu lietu. Pirmā lelle iegūs Alūksnes novada tautas tērpu, bet pēdējā Abrens, lai uzaustu brunčus, bijušas izgatavotas miniatūras stellītes, bet visi smalkie izšūmi veikti zem īpaši aprīkotas lupas. Visi novadi, bet novadiem ir vairāk pagasti, kur katram pagastam ir uztaisīts savs tautas tērps. Tā kā vienkārši var apbrīnot to cilvēku šitās te lielās darba spējas, kas ir bijušas, lai katru lellīti uztaisītu. Tas taču neiedomājams darbs ir. Iesākumā lelles postas tikai savam priekam, tomēr viss izvērsies tā, ka tās apceļojušas daudzas vietas. No sākuma tas bija tā kā ģimenes lieta, un tas bija tā kā viņai patika. Tas manam tēvam tas patika, un tad, kad viņš nomira 84. gadā, tad mamma vienkārši turpināja to lietu. Un tad viņi, protams, gribēja priecēt savus vietējos klīvandiešus, jo viņi dzīvoja Klīvandas pilsētā. Tur bija ļoti liela daļa no sabiedrības, visu, ko darīja, un strādāja mums guntām un guntiņām un gaidām, un tautas dejas mācīja, un visu, ko, kā jau mums visiem bija, amatieriem bija jādara visādīgas lietas. Un tad vēlāk klīvandieši gribēja visi redzēt tās lellītes, un tā bija pirmā izstāde Klīvandē. Un tad pēc tam, kad bija izstāde Klīvandē, tad tur atnāca arī Amerikas preses pārstāvi, un tie skatījās. Un tad jau bija pavisam cita dimensija, jo tur bija uzrakstīts ne tikai par mammu un par lellītēm, bet bija uzrakstīts arī par Latviju, ka Latvija okupēta un kā mēs cīnāmies par savu neatkarību un tādas lietas. Tas viņai patika. Latvijā šī būs tikai otrā izstāde, un gatavošanās tai ģimenei uzjundījusi arī bērnības atmiņas. Tādas lelles bija jāmeklē Utrupā, nevarēja uzreiz atrast, un tad mamma mūs ved līdzi, un mēs jau tīm gados ar brāli mazliet jau neērt, kad jāiet un jāskarās lelles, jāpēt, un pārdevēji brīnījās, kāpēc divi tādi puiši tagad skatās ļoti pēt, un tad vēl bija jāstiepa visu Utrupā līdzi jāņem, tad, protams, mazliet smieklīgi un neērt, bet principā šodien laba sajūta atmiņas par vecmāmas arī ļoti. Austras Lindas kolekcija 1998. gadā bija apskatām Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, bet līdz 10. augustam tautisko leļu izstāde priecēs ikvienu Cērnikavas tautas nama apmeklētāju. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.